cilvēku kopa veido kaut kādu enerģētisku bumbu. Un tā enerģētiskā bumba kaut ko nozīmē tomēr Latvijai. Un viņi jau staro, un viņi, kas iziet viņai cauri, tas iziet šim spēku laukam cauri. Varbūt, ka es nemaz neesmu īsts dzejnieks, un tā dzeja man ir traucējusi būt lauksaimniekam, agronomam. Es audzētu pūpēžus, dekoratīvos pūpēžus, ko pārdot puķu veikaliņos, un katrs bērns izvēlētos sev krāsainu pūpēdi. Varētu sacīt, ka arī mums, savu zemītes veidotājiem un Latvijas sakopto lauku sētu pētniekiem, ir ticis savs Imanta Ziedoņa krāsainais pūpēdis. Mums katram ir savs stāsts par viņu, ko visi kopā esam iecerējuši izstāstīt maijā, dzejnieka jubilejas mēnesī. Mūsu lauki un Imants Ziedonis ir nedalāmi. Tā mūsu ideja ir informācija un informācijas apgūst spēja, jo informācija jau pienāk, avīzes lasa un televīzija skatās, un informācija ir katram, un grāmatas lasa, un latviešu tauta ir ļoti gudra, bet šīs informācijas apgūst spēja nav vienāda. Tu vari lasīt un mācīties, cik gribi, bet tu viņi nezini, kā likt lietā. Un tāpēc mans tas formulējums bija par spēju. Centrs, no tā jau var izriet. Ja ir centrs, tad centram ir jārādie. Viņām ir jāstaro uz āru. Viņš vienmēr iestājās par gudru un sakoptu lauku sētu, kurā saimnieko pašapzinīgi, radoši un tālredzīgi saimnieki. Viņš iestājās, lai arājam velēna pie velēnas piegultu cieši un paceļot acis virs vagām, būtu redzams horizonts, un lai tas nebūtu aizaudzis ar nesakoptību. Viņš iestājās par to, lai vaga un horizonts būtu viens veselums. Tikšanās reizēs Imants man nekad neaizmirs pajautāt, ko tu jaunu laukos atkal esi ieraudzījusi. Un tad es viņam stāstīju reiz kādu jaunu, mazliet brīnumainu stāstu. Līdzīgu tam, kur arī šovakar grib izstāstīt gan viņam, gan jums. Es rakstu vēl un vēl uz lapiņas sev nepadarītos darbus. Un šis te saraksts, kā ir pāris A4 lapas, tā ir, lai arī no viena gala tiek svītrots, otrā galā rakstam klāt. Ja jau cilvēkam tas ir hobijs, te jau viņš par to domā vairāk vai mazāk gandrīz visu nomodu laiku. Un tā vien šķiet, ka cita laika Aldim nemaz nav, kā tikai nomoda laiks. Te tālu Kurzemē, Vaņodas pagastā pašā Leišmalītē, agronoms Aldis Vīksne ar milzu aizrautību dara brīnum lietas. Ar vienu kāju būdams Rīgā, ar otru Vaņodē, viņš kopā ar savējiem paspējis radīt saimniecību, kādu otru grūti atrast būtu visā Eiropā. Mēs tikāmies pērn oktobra nogalē, kad likās zemeņu laiks jau sen garām, bet dēseles dārzos, kurus gribētos saukt par dvēseles dārziem, jo saimnieks te patiesi ielīdz savu sirdi un dvēseli, pēdējā rudens raža par lielu pārsteigumu mums vēl sārtojās. Šeit tiešām sezona ir beigusies, var teikt, pirmās ogas mums ir jau no maija vidus. Un nodarbojamies uz doto brīdi gan ar zemeņu šķirņu pārbaudi, gan ar audzēšanas tehnoloģiju pārbaudi. Un man pārliecība ir tā, ka Latvijas apstākļos mēs varam nodrošināt mūsu pircējus ar svaigām vietējām zemenēm no maija vidus līdz vismaz oktobra vidu. Kad mēs iegādājāmies šo te īpašumu, tas šeit bija pļavas aizaugušas. Ēka bija bez jumta, iebrukušiem starpstāviem. Tā kā, pamazām šogad gaitā mums ir izdevies izveidot šo saimniecību. Mums bija sākumā doma ierīkot šeit viesu namu. Tur tālumā, kur jūs redzējāt tos plūmju un ābeļu dārziņus, tie ir domāti
viesu labsajūtai. Ja, jo tur ir šķirnītes stādīts no pašām agrākajām līdz pašām vēlākajām, tas nav nekādā ziņā komercdārs. Tā kā man agronomija kā tāda lieta vienmēr ir interesējusi, manī bija tāds nemieru gars, ka vajadzētu arī zemenes pamēģināt. Mazos dārziņos. Jā, mazos dārziņos, un tad otrajā gadā mēs nolēmām šo te stādījumu paplašināt, lai jau tam būtu kaut kāds komerciāls, nozīmīgs pasākums izveidotos. Un problēma bija tā, stādot zemeņu frigo stādus augusta mēnesī, kad bija ražas periods, bija ārkārtīgi slikti laika apstākļi. Plus 35 grādu temperatūra, krus, lietus, un mums burtiski šīs te zemenes tika sasistas. Mehāniski sasistas. Sirds sāp. Jā, un tad es sāku interesēties par to, kā tad pasaulē nevar būt, kad nav zāles pret šiem te dabas parādībām, jā, ka ar to nevar cīnīties. Un tā es izpētīju, kad ārzemēs cilvēki jau kādus 20 audzē ogu kultūras, īpaši šīs te jūtīgās un maigās, kā es viņas saucu. Saktajos platībās, šos te plēvus tuneļos, kur izmaksas salīdzinājumā ar siltumnīcām ir salīdzinoši zemas. Un tā es esmu nonācis līdz. Šis ir mūsu ierīkota augsto galdu sistēmu, kuras ļoti plaši arī lieto ārzemēs. Galvenās priekšrocības šīm te sistēmām ir ļoti ērta lasīšana. Cilvēki izskaitļojuši, ka lasīšanas izmaksas samazinās līdz pat 30%. Protams, audzējot substrātu renēs, nav problēmas ar nezālēm. Ļoti labi vēdinās stādījumi, nav problēmas ar slimībām. Un šajā te konkrēti lauciņā mēs izmēģinām vairākas šķirnes, stādījuma attālums, lai, protams, mēs esam interesēti no mazākas laukuma vienības izspiest maksimālu ražību. Latvijā salīdzinoši maz ir pieejami dati par jaunajām šķirnēm. Un tāpēc mēs esam izvēlējušies iet tādu ceļu, paši pētam, paši sadarbojamies ar Holandi, Itāliju, Lielbritāniju, Spāniju, Vāciju. Un tieši šķirņu pārbaudē un pētījumos mēs sadarbojamies ar holandiešu kompāniju Nesen, kas ir tāda spēcīga, kā arī mums dod ārzemju kompānijas dažādas savas jaunās šķirnes pārbaudē. Tā ir Ņūfrūts no Itālija, šogad Mazonija. Un skatāmies, kuras šķirnītes mūsu apstākļos varētu būt tāds labs risinājums perspektīvā. Vai jūs nesat vienīgais, kam šobrīd ir? Šīs te tabletop sistēmas neesmu dzirdējis, ka kāds vēl būtu Baltijas valstīs ar kaut ko tādu ierīkojis. Protams, zināmā mērā traks pasākums, jo neviens šeit par viņām praktiski neko nezina. Šis ir mūsu mācību poligons, es tā teiktu. Uz dotā brīdī esam ierīkojuši, skatāmies, kas strādā, kas nestrādā. Ir, protams, kļūdas. Bet izdarām secinājumus un domājam, ka būs viss vēl labāk. Un darat uz priekšu. Jā. Jūs sakat, tas viens traks pasākums. Man vispār klausoties, jūsos liekas, ka jūs vispār esat tāds cilvēks, kas, mīl arī riskēt. Izdosies, un ja izdodas, tad lūdzu. Sanāk tas, kas sanāk. Jā, tas vairāk saistīts ar to, kad ir šī te iekšējā interese. Jā, ka cilvēkam tas ir mans hobijs. Un hobijiem, kā jūs zināt, cilvēki naudu neskaita. Tad jūs esat trāpījis? Es zināmā mērā, jā, daudz saka, ka es esmu traks cilvēks un daudzas lietas noteikti darīt savādāk, bet, kāds es esmu, tāds esmu. Pamatā tā mūsu ideja ir tāda ražot ogas ārpus tradicionālā ražas perioda. Tuneļos mēs iegūstam ražu 2 līdz 4 nedēļas pirms sākās raža normālos lauka apstākļos. Stādot, teiksim, frigo stādus vai kādas melenēm īpaši vēlas šķirnes, kas Latvijā neienākās
lauka apstākļos, mēs nosedzam šo te segmentu pēc galvenā ražas perioda. Un līdz ar to mums ir gan mazāk konkurences tirgu, gan labāks cenas. Un jūs skatāties uz perspektīvu ar vēl lielāku domu, liek šo tirgu? Viennozīmīgi. Jā, nu zemenes ir viena lieta, bet vēl ir melens, krūmmelens. Jā, krūmmelens, tā ir arī, tā teikt, otra nozīmīgākā kultūra mūsu saimniecībā, kur arī dotajā brīdī esam izpētes periodā, mums ir pār pa 20 šķirnītes. Šogad esam ieguvuši pirmos datus, izskatās daudz sološi. Ar zemcieptību šajos, pēc viena gada, protams, neko vēl nevar spiest, bet, pagājušā ziema bija diezgan barga, nevienai no izvēlētām šķirnēm problēmas ar zemcietību nebija. Nu jā, un tonāžas ziņā arī var būt gandarījums. Pa tonāžu runāt ir pāragri, jo stādījums mums ir tikai 2. gadu. Melens pilnražas periodu sasniedz 5. 6. gadā. Bet veicot gan 100 ogu masas noteikšanu, mēs skatāmies, cik tās ogas mums ir lielas, gan nosakām viņās cukursaturu, šie te rādītāji tomēr krietni vien pārsniedz tos, kas mums ir lauka apstākļos, bez siltumnīcām. Jā, un tad jums ir tāda pētījuma arī, teiksim, kura no zemenēm, no 10 zemeņu šķirnēm, kura tagad ir tā jūsu favorīta, jūsu apstākļos? Uz doto brīdi tā viennozīmīgi ir rumba un, teiksim, garš īpašība ziņā Darojal. Tās ir, tā teikt, mans favorīts. Runājot par zemeņu šķiršām un garšu īpašībām, ir ļoti daudz pasaulē brīnišķīgas šķirņi, kā es esmu pārliecinājis, kuras ir ļoti ražīgas. Kolosāla loga krāsa un forma, bet, diemžēl, garšo pēc sarkana gurķa. Mēs ļoti skatāmies uz to, lai mūsu produkcija pirmkārtām būtu garšīga. Jo vienreiz cilvēks pamēģinājis mūsu ogas, ja viņam viņas negaršos, viņš nākošais nepirks. Tā kā un jūs jau ejat ar savu marku, ar dēseles dārziem, un jūs var zemeņu laikā jūsu produkciju nopirkt. Jā, gan zemeņu, gan meleņu produkciju var nopirkt ar šo te preču zīmu dēseles dārzi. Ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar lielveikaliem Skaitīklu un ar Stokmanu. Mēs esam šogad veikuši pārunas arī ar Rimi veikalu tīklu, kas izrādījās, atklāti teikšu, pārsteidzoši pretimnākoši un ieinteresēti sadarbībā. Te ir kādi 7 hektāri. Kopumā mēs esam te vēl iegādājušies zemes un paplašinājušies. Ar visu kopā būs 30 hektāri, kas ir mūsu īpašumā, plus vēl sadarbībā ar vienu kolēģi un partneri. Mums tur ir vēl 40 hektāri, kuras vajadzības gadījumā mēs arī varam apgūt un strādāt. Apstādīt ar zemenēm. Jā, priekš augļu dārza, tas ir daudz. Tas ir ļoti daudz. Jo, ja mēs audzētu graudus, tad 40 hektāri ir nekas. Šeit visur ir dažādi šķirnes un tā tālāk. Šeit viss ir izmēģinājumu lauciņš, tā varētu teikt. Mācamies, skatāmies tehnoloģijas. Šeit mēs esam redzēt 5 svagas. Sākumā mēs skatījāmies pēc tā, kā raksta žurnālos vietējos, kāds ir instarpa attālums, kāds vagu platums. Praksē ir tā, ka to visu var darīt pavisam savādāk un iegūt daudz labāks rezultāts no laukuma vienības. Ir bijusi viena problēma. Nav nekad bijis laika pareizi sagatavot zemi. Kāpēc? Tāpēc, kad vienmēr idejas un vēlmes ir apsteigušas reāli paveiktos darbus. Un vēl mēs aktīvi arī rakstām šos te Eiropas projektus, un tur jau ir tāda lieta, ka tur nevar gaidīt pusgadu, kamēr tu vari sataisīt zemi. Tev ir viss jādara pa galvu, pa kaklu. Ir mēnesis, kad tu vari uzrakstīt šo te projektu, un tad tu mēģini visu kaut kā tur sakombinēt, tā, lai tu to visu var paspēt arī iestādīt un kaut ko tur izaudzēt. Aldi, jums doma skrien pa priekšu. Ir jāspēj skriet pakaļ. Bet man sacīja jūsu ļaudis, ka jūs ar visu to aizņemtību, bet kad ir ražas laiks, tad jūs nākat ar viņiem kopā. Jā, man atklāt sakot, tas pat patīk.
Es nebaidos paņemt rokā lāpstu vai palasīt kādu ogu vai panēsāt ogu kasti. Man nav problēmas ar šīm lietām. Man tas dzīves ritms ir sekojošs, kad šeit es pavadu visu lauksaimniecības sezonu. Tas ir noteikti sākot no kaut kāda marta līdz pat septembrim, oktobrim, mazliet pat novembrim, un tad šie te novembris, decembris, janvāris, februāris, tie izteiktie ziemas mēneši, tie parasti ir teorijas studēšanas mēneši. Tad mēs kaļam plānus jaunai sezonai, meklējam, braucam apkārt, skatāmies, kur kā kas ir, dibinam kontaktus, lai varētu nākošā sezonā varbūt vēl kādu traku ideju realizēt. Šis tunels mums ir tieši šo te remontanto šķirņu izmēģinājumu. Te ir kaut kādas 6 šķirnes, kur mēs skatāmies ne tikai, kā šīs te šķirnītes jūtās mūsu apstākļos, bet arī izmēģinām dažādas stādījumu blīvums, sākot no pat 12 stādiem uz kvadrātmetru, 10, 8, tā teikt, šos te sablīvētos stādījumus. Šī te audzēšana tuneļos ļoti samazina kaitēkļu un slimību izplatību. Kas savukārt nozīmē to, ka mums ir ievērojami mazāk jālieto auga aizsardzības līdzekļi. Un mums šī te produkcija ir daudz tīrāka no dažādām pesticīdu atliekām un nezinu ko, kas teorētiski varētu būt šos te auga aizsardzības līdzekļus lietot. Šie te tuneļi šādā te konstrukcijā līdz -5, -6 grādi tomēr pasargā no salu. Tātad, ja šis te bezsalu periods būs ilgāks, to mēs redzēsim. To mēs varēsim pavasarī pateikt, kā tas viss mums ir beidzies un kādi ir rezultāti. Mums ir ļoti lielas salīdzinoši ar siltajām Spānijām un citām tādām Grieķijām dienas nakts temperatūras svārstības. Līdz ar to mums ogās attīstās cukurs. Daudz intensīvāk un vairāk. Tāpat Latgalē ir tāds klimats, šeit ir pavisam savādāks klimats un praktiski ir tā, ka gandrīz katrā vietā, kur tu kaut ko gribi audzēt, tev no sākuma jāpārbauda, kā tev šīs te šķirnes jūtās tieši tavos konkrētajos apstākļos. Un, teiksim, mums arī šeit ziema ir 2 nedēļas garāka nekā te pats Grundā. Jā, liekas, kas tad te 28 kilometri, bet šeit ir ziemas sniegiem bagāts. Zemenēm tas ir ļoti labi. Tur mums ir tas krūmeleņa izmēģinājums, lauciņš, lauks, gandrīz 1 hektārs. Mēs 18 šķirnes pārbaudam, skatāmies, kas kā uzvedās mūsu apstākļos. Kā jūs atradāt vispār šo vietu, būdams pats Rīgas puika? Šo vietu te gan jāsaka paldies droši vien ir manai māsai, jo tā visa sākotnējā ideja par šī te viesmājas izveidu, un tā pieder viņai. Un es vienkārši esmu to tā lēnā garā pārņēmis visas šīs te lietas un šīs te saimniecības vadīšanu, jo viņa man dzīvo Rīgā tomēr vairāk, un viņai ar to ir, tā teikt, mazāk saskarsme ikdienā. Tā plāns konstruējam kopējs, bet, teiksim, pārsvarā ar to darbību nāks nodarboties man. Vasaras periodā, kad ir šie te ražu vākšana intensīva un tā, strādā 30-35 cilvēki. Pat brauc no visas Latvijas, jo vietējo ir tik, cik ir. Un jūs atvasīts arī šiverēte? Nu jā, man dēls jau te brauca traktoru. Tā kā es ceru, ka būs kāds, kam
to visu atstāt. Tad ir cits krampus uzreiz domājot un strādājot, vai ne? Un ir būs tāds brīdis, ka tur būs ne tikai tas augšējais stāvs sariktēts tais dzirnavās, bet ar tie pārējie, ka tur būs arī saimnieka apartamenti, ka jūs šeit dzīvosiet. Nu, viennozīmīgi, es jau esmu ierīkojis šeit neliels saimnieka apartaments, kuros es uzturos, tad, kad esmu šeit uz vietas. Iespējas ir tādas, kādas viņas ir, un atbilstoši savām iespējām mēs arī to viesnāmu mēģinām attīstīt šo te lietu, ja, jo ēka mums ir milzīga, pār pa 1000 kvadrātmetru. Nu, un uz nākošu sezonu es domāju, ka mums jau būs arī otrs stāvs. Šobrīd mums ir tikai augšējais stāvs, var teikt, ka izbūvēts. Tā man sacīja, ka tur ir 3 stāvi, ko mēs redzam, kas ir zemes, un 3 stāvi lesot zemes. Jā, un tur šobrīd strādājam pie augu un ogļu pārstrādes ceha izveides. Mums tur šobrīd sakarā ar to, ka tur ir remonts un tā vēl ir, tas strādā kā papildus noliktava. Un ejam uz priekšu šī te viesnama attīstībā. Jau šogad mums bija pirmais pasākums šeit, vietējais zvejošanas un roka festivāls. Fantastiski. Jā. Man ir patīkam arī, ka mūsu darbinieki arvien biežāk nevis skatās pulkstenī, cikos skriet projām, bet ļoti labprāt kaut vai pavada kādu vakaru novakar šeit pat pie mums. Paldies Dievam, ir izveidojies samērā labs kolektīvs un ir izdevies atrast jauniešus, kam interesē strādāt, kas mūsdienās ir ārkārtīgi reta parādība. Īpaši laukos, kur cilvēks parasti ir ļoti grūti atrast. Tā kā ar to es arī varu būt ļoti apmierināts un tiešām pateicīgs jauniešiem, kas man palīdz. Kur jūsos rodas tas spēks, tā sajūta, saprast un redzēt, ka būs, es to izdarīšu, es to varēšu? Grūti spiest, tās laikam ir senču asins. Latviešu tauta taču nekad nav baidījusies no aizaugušiem laukiem vai sabrukušām mājām. Viņi vienkārši ir ķērušies pie darba. Es teikšu tā, ir jābūt, protams, drusku trakam. Ja tu neskaiti stundas, tad ir arī rezultāts. Šī ir mana dzīvesbiedra Ieva, mana labā un kreisā roka reizē. Jā, mans palīgs kolēģis un dzīvesbiedrs, viss vienā personā. Jā. Un Ieva, tas vai nav arī no jums šeit šī ideja? Ir. Jūs esat mākslas cilvēks, varbūt? Tieši tā. Jā? Tieši tā, to lai lūdzu Ieva pati par sevi pastāst. Es esmu mākslas akadēmiju beigusi un esmu mākslinieca, un tad man, paldies Dievam, arī šeit ir ko izpausties, jo te tik tā ēka skaista, ka... Un jūs nebaidīja tas brīdis, tie pirmsākumi, ka tā ēka nebija tik skaista, ka te esot varēts zvaigznēs skatīties? Nezinu, tā ainava un vieta jau viss ir tik skaisti, tāda gleznieciska un ainaviska, kad cilvēkam jau tomēr uzreiz tas uzrunā kā tā, ka... Aldis jau pats pat nenoliedz, un par viņu saka tā, Aldis ir labi traks, jo tikai trakiem pieder tādas idejas un kā ir tāda traka cilvēka dzīvot zem viena jumta? Nē, tu jau jūti to trakumu pozitīvo, un tad ir tāda droša sajūta. Zini, ka trakajiem pieder pasauli, un kad savādāk jau nemaz ar tādu mierīgu un bailīgu, jau tad jau arī būtu tā nedrošības sajūta. Un vai jūs tā noticējāt tam, principā, tā idejai sākotnēji, ka tā te viss varētu izvērsties? Vai varētu ticēt tad, ka būs šodien tā? Toreiz noteikti nē, jo toreiz bija pavisam citas idejas, kas te varētu būt un kā te varētu būt, bet katrā gadījumā es jau saku tā ainava un viss tā vidi šeit ir tāda, ka skaidrs, ka te noteikti kaut kas var būt tāds vai šāds un nevar zināt, kas te vēl būs nākotnē. Varbūt vairāk būs tieši viss tā viesu padarīšana, nevis lauksaimniecība. To neviens nezina. Es nepadošos. Es pati gan stādījusi visus kokus un zemenes un lasījusi un ko tik neesmu darījusi. Pilnīgi visus darbus, tāpat kā visu pārējie. Bet priekšā ir vēl tik daudz darba. Mēs nācām pa tiem stāviem un Alda saka, te ir iesākts tas, te būs tas, vēl apakšā 3 stāvi. Jā, darba vēl ir daudz, bet tas mūs nebaida. Un cik gadiem ir jāpaiet, lai, atbraucot tā līdz tam, vismaz līdz tiem pagrabstāviem būtu tikts?
Optimistiskā prognoze gads pusotrs, pesimistisko es neapskatīšu šobrīd. Pirmkārt, man ir gandarījums par to, ka šī te vide ir kļuvusi sakoptāka, un pašam šeit ir prieks atbraukt. Teikšu, kā ir. Un arī cilvēki brauc pie mums ciemos, un arī cilvēki, kā lai saka, sit uz pleca un saka, kad viss ir skaisti un labi. Un, protams, ir brīži arī, kad rokas nolaižās, kam tā nav, bet šādi momenti tomēr stimulē nepadoties un iet uz priekšu.